Kad mēs parasti sākam domāt par to, ka kaut kas ir jāmaina vai jāsāk mācīties? Visbiežāk jau tikai tad, kad situācija sāsinās, kad netiek sasniegti rezultāti, vai piemeklē finansiālas vai veselības problēmas, vai sāsinās konflikta situācijas. Mēs esam tā iekārtoti, ka lielākoties mūsu ikdienā vada stabili ieradumi. Tās ir neapzinātas automātiskas reakcijas un darbības. Un ja kaut kas no tā deva rezultātu agrāk, var būt neefektīvs šodien. Un daudz no mums izdara secinājumus tikai tad, kad saņem tādu pamatīgu spērienu no dzīves. Tāpēc daudz veselīgāk un prātīgāk ir ik pa laikam sakārtot savas domāšanas programmas. Tas ir līdzīgi kā dārzā mēs izravējam nezāles un atstājam tikai to, ko vēlamies audzēt. Tieši tas pats attiecas arī uz domāšanu un pārliecībām.